mums ir skatītāji, kur arī vēlas jums šo to pajautāt, tādēļ mēs tūdaļ noskatīsimies video. Ņemot vērā, ka viņa ilgstošu laiku jau ir arī politikā, ne tikai aktrise, varbūt kādi ir viņas šā brīža secinājumi, kā ir izdevies savienot šos divus, manuprāt, diezgan atšķirīgos, bet droši vien jau ir savs aktiera moments politiķa darba arī. Jā, kā viņa šobrīd jūtās, kā viņai liekas ir izdevies savienot šos divus amatus, ja tā var teikt? Nekādu politikā nebūtu gājusi, kaut gan mani, starp citu, pirmo reizi, kad aicināja, pirms Olga Dreģa aizgāja, man aicināja. Bet es teicu, ko jūs, man nekāda vajadzība nav. Absolūti nekāda. Bet tad jau, redziet, Olga jau aizgāja stipri ātrāk kādus gadus, 5, 6, 7 vai savus 8. Nu jā, un 2002. gadā, kad mēs jau redzējām, ka neatkarība jau rit pilnā apjomā, bet kaut kā tā dzīve iet otrādi, uz leju. Un tad, par cik Imants strādāja bankā, tur bija Ilmārs Blumbergs un Ramona Umbli un Šenfelds, visi tur mākslinieki bija, kas taisīja tās monētiņas, viss skaistās tās dārgās monētas un arī visus tos stārķīšus un vardītus un beciņus un arī tās dārgās pogas un visādas tur tādas ļoti skaistas. Un viņi bija tajā, un viņi iepazinās, un mēs tur tā gājām uz tādiem vakariem arī, un es to Repši redzēju, ka viņš bija tik stingrs un tāds un tāds. Un tad viņš vienreiz paziņo, pēkšņi Repši paziņo, taču bankā zakt neko tādu nevarēja, ka viņš taisīs partiju. Un es tagad domāju, tā ļoti interesanti, ka Repši taisa partiju. Vai tad tiešām atkal ņems tādas pazīstamas viss, ja to, ko mēs visi zinām? Un es neprasīju nevienam, ne Imantam, nevienam cilvēkam. Mums bija vakars saviesīgs kaut kāds, es nezinu, 18. novembris, kur mēs tikāmies. Es Imantam teicu, tu vari palikt vienu sekundīti. Es pieeju pie Repšas. Es piegāju pie Eināra Repšas un teicu tā, vai jūs mani pazīstat? Ko viņš atbildēja? Jā. Jā, es jau gājusies, viņš zināja, ka es esmu aktris, jā. Sakiet, lūdzu, jūs te partijā tik tādas īpašas uzņemat, jo tur tur var arī pieteikties cilvēki, kas grib, piemēram, un ko jūs vēlētos darīt. Es gribētu pieteikties. Ko te jūs varētu tur darīt tajā partijā? Es teicu, 3 lietas man ir skaidrs. Es teicu, viens par kultūru, man liekas, ka kultūras cilvēkiem par maz maksā. Otrais ir bērniņi, kā mums ir Latvijā par maz bērniņi. Mums vajadzētu to speciālu rūpi tādu, kaut kādu rūpi par bērniem. Un trešais, es saku tā, man bail, kad, ziniet, pašlaik, kas ieiet tajā saimā, viņi paliek tādi nesakarīgi, viņi kaut kā apreib, ziniet, no tās, vai tās slavas, vai viņi paliek tādi pilnīgi no varas, slavas, vai, es nezinu, no kā, ziniet, man liekas, ka viņi ir pazaudējuši, ka viņi kaut ko pazaudēja cilvēcisku. Un es tad, ziniet, tā kā es uz skatos, es esmu to visu izbaudījis, es esmu tai spožajā rampas gaismā bijusi, man slavu vairāk nekāda lielāka nevar būt, kāda man ir bijusi, es saku, un es jūs būšu tā koordinātori, kas jums tā pasitīs bišķiņ, tu tā pa daudz nepriecājas. Bet kāpēc? Kur radās šī doma pēkšņi? Tāpēc, ka es redzēju, kā tur paliek tie cilvēki, ka viņi pasēž. Viņš iet jau pa ievu, viņš tāds, ka viņš kaut kas ir. Bet es domāju, bet kas tu esi? Tu taču nekas neesi. Tāds pats darbons kā cits. Pie tam vēl kalpo, tev ir jākalpo šitiem visiem cilvēkiem. Bet esot tur, tomēr neaizmiglojās acis? Viņas aizmiglojas, un es būšu tā, kas viņus pakoriģēs. Draugi, bet tā notika? Tā notika, absolūti. Un kad Einārs teica, kad viņu nomet jau nost par premjeru, ka viņš vairs bija un viss. Viņš teica, mēdī man iznīcināja. Un vispār bija ļoti partijā, visi gribēja. Ziniet, kā karjeru taisa? Neviens ko cilvēkam nesaka. Man nekāda karjera nebija jātaisa. Es jau aizgāju saimā kā pensionārs. Es pat sev pensiju nevarēju izpelnīties liela nekāda. Un es, ziniet, pateicu, ziniet, Einār, jūs runājat. Es viņus Eināru sauc, bet uz jūs, jā. Es teicu, ne, jūs maldāties. Jūs neiznīcināja. Jūs pats sevi iznīcinājāt. Tad, kad jūs visādas tās jahtas pirkāt un visu, jūs gribējāt biznesa, ko jūs visu gribējāt izdarīt ar partiju. Un atceraties, kā mums pirmais prezidents Čakste teica, vai nu politika vai biznesa. Šīs lietas nav savienojams. Un jūs gribējāt un nolauzāt, salūzāt.